Labdien! Šī ir ceļojuma studija. Mans vārds ir Inga Kavaca, un es esmu Vanilla Travel īpašniece un vadītāja. Tas, ko man dzīvē patīk darīt, ir plānot ceļojumus ar Once per Lifetime Experience, jeb latviski sakot, ceļojumu ar unikālu pieredzi. Ceļojuma studijā mēs uzzināsim par to, kas tad ir galamērķis, uz kurien jūs gribētu aizbraukt, kas ir tas unikālā pieredze, ko var iegūt ceļojot, un mazliet ieskatīsimies, kā tiek plānoti ceļojumi. Ļoti bieži cilvēki saka, ka es gribu atpūsties, bet atpūta ir vienmēr arī ar kādu mērķi, tāpēc pirms jūs sākat plānot ceļojumu, noteikti padomājiet, kāds ir jūsu ceļojuma mērķis. Ja tā ir atpūta var būt ļoti dažāda. Atpūta var būt gulēt saulē un vakarā iet uz dejām, uz ballītēm. Atpūta var būt kopā ar bērniem, doties pārgājienā. Atpūta var būt nirt ar haizivīm, atpūta var būt kāpt Kilimandžāro. Atpūta ir ļoti, ļoti dažāda, un mēs to iesakām savā ikdienā. Pirms katra ceļojuma ir ļoti svarīgi saprast ceļojuma mērķi, jo ceļojuma mērķis var būt ļoti dažāds. Tā var būt atpūta, tas var būt vēl kaut kas iepirkšanās, tas var būt futbola spēles apmeklējums, tas var būt kāds mīļotās grupas koncerts. Atpūta ir ļoti dažāda, bet tas, ko mēs vēl redzam pēdējā laikā, ir, kad klienti zvana un saka, izdomā kaut ko, izdomā, kur man braukt. Tu jau zini, ko man vajag, bet varbūt arī nezini, bet es kaut ko gribu. Man vajag tā, lai atslēdzās smadzenes, lai es pa ko nedomāju. Man vajag tā, lai izveidinās. Iesaki kaut ko. Un jāsaka, ka tieši tāpēc man patīk ceļojuma konsultanta darbs un ceļojuma plānotāja darbs, jo tas ir tik interesanti. Tā ir tā kā tu paņem problēmu un to problēmu risini. Un tā problēmas risinājuma rezultātā, kad cilvēks aizbrauc ceļojumā un atgriežas un ir apmierināts, tu iegūsti, pirmkārt, gandarījumu par savu darbu, kas ir pats svarīgākais, un arī cilvēkam ir svarīgi, jo viņš ir iegūs atpūtu. Varbūt mazliet par to, kā tad es tiku līdz tādām zināšanām, kad es varu pateikt citiem, kur braukt un kā plānot to visu. Tas sākās ļoti kādu senu laiku atpakaļ. Es netīšām nonācu ceļojumu organizēšanas jomā. Tad, kad es vēl mācījos skolā, es skaidri zināju, ka es būšu skolotāja, jo man ļoti patika strādāt ar bērniem, un arī es bērniem patika. Mums bija ļoti viegli vienmēr komunicēt. Tad man bija pilnīgi skaidrs, kad es beidzu skolu, tad es kļūšu par skolotāju un tā kā mācīšu visus. Bet tas otrs sapnis man bija, ka es ļoti gribēju mācīties psiholoģiju, un tādu māsu psiholoģiju, kā cilvēki rīkojas, kā uzvedas dažādos apstākļos. Bet tādu privātu apstākļu dēļ, ģimenes dēļ tomēr paliku Latvijā un neaizbraucu mācīties psiholoģiju, bet par skolotāju es mācījos. Un dzīvē sanāca tā, ka netīšām nonācu ceļojuma birojā. Vajadzēja darbinieku, un es netīšām nonācu tur. Un tā es kā pirmā dienā aizgāju, tā arī esmu palikusi šajā jomā līdz pat šim brīdim. Un tas, kas man liekas, kas tagad ir piepildījies, es gan izglītoju cilvēkus, gan ļoti nodarbojos ar psiholoģiju, ļoti daudz laika aiziet, saprast cilvēku domas, vēlmes, vajadzības. Un tas viss ir psiholoģija. Izglītība un psiholoģija izrādās ir roku rokā ar ceļojumu plānošanu. Sāku strādāt tajos laikos, kad bija pārmaiņa laiki. Tie bija 90. gadi, un 90. gados valdīja diezgan tāda nežēlīga izdzīvošanas likuma, un bija tā saucamie jumta laiki, bandītu laiki, un iznāca tā, ka mums viena kliente aizceļoja uz Nicu, un viņai kaut kas tajā Nicā nepatika. Viņai nepatika viesnīcā numurs vai kā gulta nebija uzklāta. Viņa atbrauc atpakaļ un atnāca uz biroju un teica tā, ja jūs atradīsiet to vīrieti, kas man sēdēja blakus lidmašīnā, tad es par jums nesūdzēšos, bet ja jūs viņu neatradīsiet, tad es par jums sūdzēšos. Skaidrs, ka mēs nevaram atrast vīrieti, kas viņai sēdēja blakus lidmašīnā, jo pastāv konfidencialitāte un drošība, un šādas lietas nestāst. Un jāsaka, ka 90. gados jums ir jāatcerās, mobīlie telefoni bija retam,
un vai varētu teikt, ka nebija, un saziņa bija pa faksu vai pa telefonu. Un ar sejas arī nevarēja atpazīt. Tā kā mēs sievietes mīlas objektu, kas viņai sēdēja blakus lidmašīnā, atrast nevarējām, tad vienā skaistā dienā birojā ieradās jumta cilvēki un teica, ka grib parunāt ar mani, jo es biju vadītāja arī tajā laikā uzņēmumā. Nu, lūk. Kā tas viss beidzās? Mums bija sarunas un tā, bet tas viss beidzās ar to, kad man uzaicināja vakariņās uz restorānu šis pats jumta cilvēks, un tā mēs arī labi draudzējāmies vēl kādu laiku pēc tam, viņš bija arī mūsu klients. Un vēl viena svarīga lieta turismā ir jātur dotais vārds, jo bez tā nenotiks un nebūs kvalitatīvu ceļojumu. Man liekas, ka tas ir mūsu veiksmes arī atslēga, kāpēc cilvēki uzticās Vanilla Travel, kāpēc viņi nāk, jo mēs turam to vārdu, un ja mums skaidrs, ka dzīve nav izcila, ir kaut kādas kļūdas, kaut kas nenotiek īpaši ceļojuma jomā, ir tā, ka mēs neesam vienīgie, kas taisa ceļojumu. Mēs ceļojuma taisīšanā ir iesaistīti tie paši viesnīcas darbinieki, viesnīcas uzkopējs, viesnīcas recepcijas darbinieks, restorāna darbinieks, lidostā, tas, kas ielaiž lidmašīnā. Katrā ziņā ceļojuma nodrošināšanā ir iesaistīti desmitiem cilvēku. Un nodrošināt to, lai tas lidostas darbinieks būtu pieklājīgs pret visiem, vai nodrošināt to, lai restorānā tiešām to olu no rīta izcept, mēs nevaram. Ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram iespaidot nekādā veidā. Mēs tikai varam nomierināt un paskaidrot, ka tā gadās, neko nevar darīt. Un tas tajā ceļojuma jomā ir ļoti, jāsaprot šīs lietas ir. Apkopot ne tikai zināšanas par galamērķi un rezervēšanas prasmes, bet arī zināšanas psiholoģijas un zināšanas par cilvēku vēlmēm. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu kvalitatīvs ceļojums. Un es izstāstīšu gadījumu, kas man ir palicis ļoti atmiņā par to, kā atrast vispiemērotāko ceļojumu cilvēkam kaut kādos konkrētos apstākļos. Kādā tādā pašā mazliet pelēkā rudens dienā birojā ienāca jauna sieviete ap gadiem 30, ļoti ekstravaganta, eleganta, tāda kolorītu personību uzreiz var redzēt, garos zābakos, svārki mazliet 10 centimetri virs ceļgala un tāda ļoti vitāla, bet viņai bija problēma, jo mēs apsēdāmies parunāt un viņa teica, ka viss ir labi, bet dzīvē viņa ir bišķi nogurusi. Un kad viņai noteikti ir jāizbrauc atpūsties, bet viņa nezina, ko viņai vajag. Viņa atnākusi ir pēc padoma, un viņai tikko nomirusi mamma, un viņa teica, ka viņai vajag atjaunoties un tā kā dabūt atpakaļ enerģiju. Un tas viss kopā, šīs te pazīmes, tas, ka viņai ir ļoti nogurusi, ka viņa neko negrib, ka viņai vajag kaut kādu impulsu, lai viņa atgrieztos ikdienā, ka viņai vajag arī to, ka, lai viņa varētu pēc tam kvalitatīvi atgriezties darbā, un ka viņai ir 2 nedēļas laika, ka tas ir janvāra sākums, un kaut ko. Un es prasīju viņai, kas viņai patīk, un kas viņai tā patīk, tad, kad viņa ceļo parasti. Un viņa teica, ka viņai patīk ļoti staigāt kalnos, un viņai patīk arī divings un snorkelēšana. Un tad es sāku domāt, kā tad šo te apvienot janvārs, 2 nedēļas, tā, lai it kā neko negribās darīt, tā kā neko negribās darīt, tikai atpūsties, bet paturot prātā, ka vajadzētu būt, lai ir divings, lai ir iespējas snorkelēt un lai ir iespējas kāpt kalnos. Un tad, kā tas notiek, nav tā, ka uzreiz viss viens galamērķis, uz kurien tad tu ieteiksi braukt. Pirmkārt, tu domā, kur ir iespējams tā apvienot šādas lietas, ka vispirms atpūsties un neko nedarīt, bet skatoties uz cilvēku, tu redzi, ka ilgi tā nebūs, kad no sākuma atpūtīsies un pēc tam vajadzēs kaut ko. Un, tātad, lai tajā vietā arī bez tās pilnīgās atpūtas, pēc tam būtu tas, kas viņai patīk. Bet, protams, tai ir jābūt eksotikai. Kāpēc? Pēc manām domām, tai jābūt eksotikai. Tas ir tālākā 9 stundu lidojums no Rīgas. Kāpēc? Jo tad mainās vide. Un tad, kad vide mainās pavisam, tad cilvēks arī ātrāk
restartējās, un tas arī būtu. Tātad Eiropu mēs iztrīpojam, tādus klasiskus, varbūt atpūtas variantus, Tenerifi, kas arī ir tuvu arī, tad vajag kaut ko tādu, kas izsit no ierastā līdzsvera. Un no tiem galamērķiem mēs tā kā piedāvātu 3. Viens būtu Šrilanka, otrs būtu Balī, un 3. bija Maurīcija. Kāpēc Šrilanka, kāpēc Balī, kāpēc Maurīcija? Tātad tas iemesls, kad ir tālu, kad ir pilnīgi cita daba, ka tur ir silts, ka tur ir ļoti kolorīti, un tur ir tā iespēja no sākuma atpūsties. Un pēc tam, tajā brīdī, kad tu jau esi atpūties, kaut ko citu darīt vēl. Un gan snorkelēt, gan staigāt kalnos. Kāpēc mēs paliku pie Maurīcijas? Tāpēc, ka Maurīcija ir tāda vispatiesākā. Šobrīd, un arī vēl tāda turisma vismazāk skartā vieta. Tur ir tādas īstas tās emocijas. Plus arī ir ļoti ērti dzīvot viesnīcā, neko nedarīt, un pēkšņi vienā dienā, kad gribās kaut ko darīt, viss ir tuvu. Kalni tuvu, pie viesnīcas ir, kur snorkelēt, un tātad es viņai ieteicu Maurīciju gala rezultātā kā galamērķi. Kāpēc es neiekļāvu sarakstā Eiropu, kur viņai ceļot? Tāpēc, ka cilvēks saguris, noguris no ierastā ritma, un viņai vajadzēja restartu, un vajadzēja restartu ātri. Bet faktiski visa Eiropa ir ļoti līdzīga. Mēs visi dzīvojam ļoti līdzīgi Eiropā, un arī, tas ceļojums Eiropā nebūtu nekas jauns, varētu teikt tā, un viņai vajadzēja arī siltumu, jo tas siltums ziemā ir arī tas, un saule, kas iedod arī to laimes hormonu, un tāpēc iztrīpoju Eiropu un tomēr nosliecos uz Āzijas pusi, ņemot vērā arī budžetu. Jo budžets tomēr arī ir viena ceļojuma sastāvdaļa, bez kura mēs neiztiksim. Tātad Āzija izmaksās, šobrīd un arī iepriekš ir bijusi zemākās nekā ceļojums uz Āfriku vai nekā ceļojums uz Latīņu Ameriku. Kā tas bija dzīvē? Viņa aizbrauca un pēc kādām 4 dienām jau bija atguvusi enerģiju un devās dažādās aktivitātēs, ko Maurīcijā piedāvā viesnīcā un arī ārpus viesnīcas, gan izstaigāja kalnus, gan devās snorkelēt, jo pie viesnīcas bija daivinga klubs, un viņi to visu nodrošināja, devās izbraucienos ar kūteriem. Tas arī nodrošināja viesnīca, tā kā viņi varēja ērti saorganizēt visu savu ceļojumu, turpat atrodoties viesnīcā. Maurīcijas viesnīcas ir vēl viens plusiņš, kāpēc ir vērts braukt uz Maurīciju. Ļoti bieži arī klienti saka, ka nē, es negribu tās lielās viesnīcas, es negribu to cilvēku masu, es gribu kaut ko tādu privātu, mazu, zemo apbūvi. Un tad, lūk, Maurīcija ir tā vieta, kura nav augstās apbūves, kur ir viesnīcas ar ļoti plašām teritorijām, ļoti zaļas, kopti tropiskie dārzi, ar eksotiskiem augiem, ļoti lieli numuri viesnīcās ir, un pludmalis ir ļoti jauks, lai gan apkārt ir Indijas okeāns, tad Maurīcijai apkārt ir koraļu rīfs, un tātad pie apkārt ir aizsargi josla, lai lielie viļņi netiktu pludmalē, un tad ir ļoti ērti peldēt. Maurīcijā ir arī ļoti kvalitatīvs spā. Plaši, lieli tādi, un siltumā spā kopā ar jūras skaņām, un ja tā masāža notiek jūras krastā, tā ir tāda brīnišķīga vieta, un ko es vēl teiktu, kad ļoti, ļoti jauka apkalpošana ir viesnīcā. Tu jūties gaidīts viesis, ierodoties viesnīcā, katru sagaida tā personīgi, apsēdina, pasniedz dzērienu, mierīgā garā izstāsta visu. Ļoti, ļoti personīgi, ļoti skaisti. Ja kādreiz liekas, kad gribu Karībi, jā, man vajag to Karību sajūtu, es gribu to Karību sajūtu, kaut kur uz Karībiem. Es teiktu, ka Karību sajūtu to, ko mēs iedomājamies, ka tas ir tā viegli, tur dējas pludmalē un kaut kas tāds vakaros un tāda mūzika. Tas ir Maurīcijā. Karībos tā nav. Karībi jau ir kļuvuši pārāk materializēti, bet Maurīcijā tas ir. Un vakaros nacionālās dējas okeāna krastā
tiek organizēts vismaz reizi nedēļā. Tur ir arī ruma vakari, jo Maurīcija ir ruma zeme, cukurniedrs, vispirms cukurs, un pēc tam rums. Un ir bāri, kuros var nodegustēt 15-20 rumu šķirnes. Un interesanti, kā ir arī Maurīcijas vēsture ir ļoti interesanti, kā Maurīcija ir kļuvusi. Tā ir bijusi neapdzīvota sala. Kaut kad 10. gadsimtā ārābu tirgotāji ir to atklājuši, bet faktiski šo salu izmantoja pirāti savai tā kā sadzīvei. Un tikai 16. gadsimta beigās sala kļuva apdzīvota, jo salu sāk izmantot cukurniedru audzēšanai. Un tāpēc uz salu aicināja ļoti daudz strādnieku, un tur varēja ierasties brīvprātīgi, un tāpēc Maurīcijā ieceļotāji ir no Madagaskaras, no citiem Āfrikas krastiem, no Ķīnas, no Indijas, un arī jo zinām laiku bija Francijas pārvaldībā šī sala, un līdz pat neatkarības iegūšanai Anglijas pārvaldībā. Un šīs te visas tautības ir samiksējušās un radījuši unikālu jauku kultūru, kurā ir gan Eiropas, gan Āzijas, gan Āfrikas ietekme, un tāpēc ēdiens, piemēram, ir vairāk indiešu. Sadzīvē vairāk ir indiešu ēdiens. Savukārt uzvedībā vairāk ir franču kultūra. Saldie ir vairāk no franču kultūras. Dejas ir vairāk no Āfrikas kultūras. Tā vieta ir ļoti tāda brīva, radoša un cilvēku draudzīga. Un kāpēc ir svarīgi un kāpēc es iesaku braukt uz Maurīciju šobrīd, kā jau es teicu, kad izvērtējot starp Balī, Šrilanku un Maurīciju, es ieteicu Maurīciju, jo tur vēl gaida turistus. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, lai turistu vēl gaidītu, lai ceļotāji vēl gaidītu, jo ir ļoti daudz vietu pasaulē, kur to ceļotāju vairs negaida, kur vietējie ir saguruši jau no tā ceļotāja, no kultūras, kas nav viņu kultūra, no tā, ka viņiem pašiem vairs nav vietas, kur aiziet, un visur ir turisti. Un, tā ir ļoti izmainījusies Balī, jo kaut kādus pirms Covida 2017. 2018. gadā tā bija jau populāra vieta, kur ceļot, bet tur vēl varēja atrast tādas mazas kartas turisma vietas. Tad savukārt šobrīd jau Balī jau ir tāds jau saguris galamērķis no tā turistu daudzuma, un aizbraucot uz Ubudu, piemēram, tur jau vairs nevar iziet pa ielu, jo tur ir pilns ar turistiem, visi ir atbraukuši apskatīties šo kluso pilsētiņu, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī parunāt ar ceļojumu konsultantu, kurš zina aktuālo, jo aktuālo nevienmēr rādu sociālos medijos, aktuālo nevienmēr stāst par to zemi. Mums atbrauc ceļotājs apakaļ un izstāst, kā tad tur ir, un mums ir tāda ļoti svaiga tā informācija par to. Tad ir jābaidās no galamērķiem, kur ir, varbūt ne jābaidās, jāizvairās no galamērķiem, kur ir jau tā saukt overcrowded, kur jau ir pa daudz turistu. Tad, kad atgriezās Dāca no ceļojuma savā pēc janvāra 2. pusē, viņi man piezvanīja tajā pašā dienā, kad ieradās Latvijā, un teica, ka tas bija tieši tas, kas viņai bija vajadzīgs. Tieši tās sajūtas, to, ko viņa bija gaidījusi, un tas, ko viņa man prasīja, kā tu to uzminēji. Un es jau jums stāstīju, ka tas ir garš process, lai uzminētu, kas tad īsti tam cilvēkam ir vajadzīgs. Un tas ir tas, kad ir jāsaprot ceļojuma mērķis, un tā vajadzība, kas ir jāapmierina. Es domāju, ceļotājs no sava viedokļa nevar izdomāt, ko tad viņam vajag. Viņam vajag kādam uzticēt šo te stāstu, viņam vajag kādam uzticēt savas tās šaubas, pārdomas, vajadzības, un tad cilvēks no malas, kas ir profesionāls ceļojumu konsultants, ieteiks to, kas ir vajadzīgs. Un tādā ziņā mēs ar Daci ļoti vienotru sapratām. Es sapratu pēc šī ceļojuma, kas ir viņai ļoti svarīgi un kas viņai ir vajadzīgs. Un, starp citu, viņa pēc kāda laika devās arī kāzu ceļojumā, un tad bija pilnīgi cits galamērķis, bet par to es stāstīšu citā reizē.
kur tad būtu tie galamērķi, kur varētu aizbraukt novembrī un decembrī, vēl paspēt saorganizēt. Nu, tātad par Maurīciju jau mēs runājam, uz Maurīciju var braukt novembrī un arī decembrī. Es ieteiktu Namībiju, un es ieteiktu Toskānu Itālijā. Kāpēc Namībija? Jo par Namībiju mēs zinām ļoti maz. Namībija ir ļoti skaista, interesanta Āfrikas valsts, kura ir ļoti droša, kurā ir akmens mežs tuksnesī, kurā ir kāpas, kurā iespējams ir vērot zvaigžņu ceļu debesīs, jo tur nav gaismas piesārņojuma. Savukārt Toskāna ir vienmēr skaista, bet vasarā Toskāna ir karsta un ļoti, ļoti overcrowded. Savukārt novembris, decembris ir tas laiks, kad tur nav daudz turistu, tur pilsētiņās ir vietējie, tiešām var baudīt īstu Toskānas noskaņu, garšas un ar netik daudz turistiem. Un beidzot, tikt kādā katedrālē vai kādā muzejā, nestāvot garā rindā. Jūs bijāt ceļojuma studijā kopā ar Ingu Kavacu. Mēs, Vanilla Travel, zinām gandrīz visu par ceļojumiem un ceļotājiem. Esam izpētījuši valstis, kontinentus un lidojuma maršrutus. Veidojam un uzburam brīnišķīgus ceļojumus un nebaidāmies no izaicinājumiem. Tiekamies nākamajā ceļojuma studijā jau pavisam drīz. Esam atrodami YouTube, Spotify un Apple podkastā. Piesakojiet mums, būs ļoti interesanti!